vērtējat to, ka nākamajā sezonā, iespējams 11. vai 18. novembrī, mums nebūs iespēja uzvarēt Žalgiris? Nu, žēl, tā bija tāda laba tradīcija, jā, ko būtu bijis prieks turpināt. Bet, jāsaprot, Žalgiris komandai ir milzīga krīze. Principā tādai nacionālai sporta traģēdijai. Jā, klubs krīt no gana lieliem augstumiem, krīt uz līmeni, kurā viņš sen nav bijis. Es nezinu, šeit budžeta ziņā, reputācijas ziņā, iespēju ziņā, ambīciju ziņā. Un tas nav vienkārši. Nesakārtot vadības sistēmu, nav īsti īpašnieka, nav īsti vadītāji. Nekā nav. Principā tikai vārds palicis uz doto mirkli. Un aura. Tā kā viņiem ļoti grūti nākamā sezona rādās. Un es domāju, ka lielā mērā tie argumenti, kāpēc viņi nespēlē VTB vienotajā līgā, protams, negribu teikt, ka viņi melo, un tie argumenti nav īstie, bet es domāju, daudz ko viņi arī līdz galam nepasaka. Un viena no lietām viņiem tiešām ir bail. Tiešām ir bail mēroties spēkiem ar to līmeni, kas VTB līgā ir, un kas zina, varbūt piedzīvot vairāk zaudējumu nekā uzvaru. Un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, tur ļoti daudz arī tādu ļoti psiholoģisku un emocionālu aspektu, kāpēc Žalgiris šogad to lēmumu pieņems. Bet tas, par ko es esmu 100% pārliecināts, ka nepaies 2 sezonas. Un Žalgiris būs VTB līgā atpakaļ. Jo, ja mēs runājam par nopietnu līmeņu basketbolu šajā reģionā, tad nav iespējams, manuprāt, uz doto mirkli par to domāt, ja klubs nespēlē VTB vienotajā līgā. Tā kā es domāju, ka tas drīzāk ir, Žalgiris sev ir paņēmis tādu minūtes pārtraukumu. Jā, minūtes pārtraukumu izšķirošajā ceturdaļā, ja tā kā appūsties, tā izveidināt galvu, saprast tagad, kā jaunajos apstākļos strādāt. Un nepaies ne 2 gadi, ka viņi būs atpakaļ. VTB līgas vadības izteikumi saistībā ar Žalgiri, tas bija vienkārši emociju iespēja? Gan. Visiem emocijas, visi karsta vasara, visiem valda, visiem ir, kā sacīt, karstas galvas, jā, un tam līdzīgi, tā. Un tas, ka Žalgiris lēmums bija tik negaidīts, pēkšņs, iepriekš nebrīdināts, jo par problēmām bija zināms. Pēc tam VTB vadība ļoti centās arī palīdzēt Žalgirim tās problēmas risināt, tā skaitā izmaksājot pat pagājušā gada prēmijas ātrāk, jā, nekā pēc nolikuma tas bija, tieši lai palīdzētu. Un pēkšņi tāds varbūt neargumentēts, pēkšņs paziņojums, protams, izsauc emocijas arī otrā pusē. Bet nekas, es domāju, ka jau parīt mēs tiekamies Kazaņā VTB padomes sēdē, un es domāju, ka emocijas jau būs norimušas, kā es teicu, Žalgiris ir ļoti nopietns brands basketbola pasaulē, nemaz nerunājot par reģionu. Un VTB vienotā līga es esmu droši gaidījis un būs atvērts Žalgirim tiklīdz viņš būs gatavs gan psiholoģiski, gan arī spēku ziņā atgriezties. Vai sanāca komunicēt varbūt Lietuvas klubiem saistībā par Baltijas līgu vai mainījušās domas? Nē, man nav. Es pats neesmu runājis, cik es zinu, tikai kolēģi Basketbola savienībā un citi kolēģi klubos, kas ar Baltijas līgas attīstību redz savu klubu attīstību. Tad lietuvieši mainījuši viedokli. Tā augstprātība par to, ka mums te būs Lietuvas atklātais čempionāts, kurā viss skries un spēlēs, ir nomainījusies pret sapratni, ka neviens neskries un nespēlēs nekādā Lietuvas atklātajā čempionātā, bet vai kopā taisam, turpinam, pat nevis taisam, bet turpinam Baltijas līgu, vai arī lūdzu lietuvieši stājieties ārā. Mēs te turpināsim ar igauņiem, varbūt Somas, Zviedrus piesaistot. Katrā ziņā šī retorika bijusi veiksmīga. Lietuvieši, kā sacīt, ir lielā mērā ambīcijas un tādu augstprātību mazinājuši, un es domāju, ka Baltijas līga nākamgad būs. Vēl nevar teikt, ka būs noteikti, jo problēmas ir daudz, tā skaitā finansējuma problēmas. Lietuvas basketbola vadībā arī mainās cilvēki, jauns vadītājs Lietuvas līgai, kas ir dalībnieks Baltijas līgā, tā kā tur ir lietuviešiem vispār tāds pārmaiņu gads liels. Bet man ir tā sajūta, ka tur viss atrisināsies ļoti saprātīgi un domājot par ilgtermiņu, nevis tā kā Žalgiris gadījumā, tā galīgi ilgtermiņā. Eirolīgas kvalifikācija. Šis jautājums, arī neskatoties to, ka gaidām sastāvs vēl nav un nezinu neko. Ne jau mums nav sastāvs tikai, bet tur nevienam no kvalifikācijas dalībniekiem vēl tur nav sastāvs, cik tur es esmu sekojis līdz kā citiem klubiem iet ar komplektēšanos. Kā es teicu, mums nav pašmērķis tur uzdzīt uz to brīdi augstāko un labāko formu, lai tikai kvalificētos. Mēs gatavosimies, kā mēs gatavojamies sezonai, un mēģināsim parādīt kvalifikācijā labāko sniegumu. Un tad jau redzēs. Pati izloze mums ir diezgan veiksmīga, jo mēs ne pirmajā, ne otrajā kārtā nesaskaramies ar kādu no grandiem, šajā gadījumā Himkiem vai tam līdzīgi, kas ir labi. Jo, protams, kad tur atšķirības budžetos starp mūsu pretiniekiem, kas ir izlozēti, un, piemēram, Himkiem ir daudz lielāka, un, protams, līdz ar to ne jau vienmēr nauda spēlē laukumā, bet tomēr būsim reāli, nauda ir liela nozīme profesionālajā sportā. Līdz ar to izloze veiksmīgi. Paskatīsimies, cīnīsimies, darīsim, ko varēsim, bet, kā es teicu, mūsu ceļš uz Eirolīgu ir ceļš nevis vienreiz tur uzspēlēt,
bet patstāvīgi tur uzturēties, patstāvīgi būt Eirolīgas apritē. Un ja mēs skatāmies uz šodienas VF spējām, budžeta ziņā, jā, tur un tam līdzīgi, tad vēl mēs esam, es teiktu, tādā Eirolīgas priekšnamā. Mums ir ļoti daudz mājasdarbu. Pirmām un galvenām kārtām budžets jāveido. Jāpalīdz valstī, jāpalīdz pašvaldībai, jāpalīdz un jāspēj lielajiem mūsu valsts uzņēmējiem vēl vairāk iedot, jānotā. Nu redzēs, es domāju, ka izprat mainās, cilvēki redz panākums, saprot, ka tas ir būtisks devums kopumā sabiedrībai. Tēls valsts, sabiedrības motivācija, patriotisms, jaunatnes sistēma. Jaunieši vairāk, ja ir profesionālā sportā sasniegumi, vairāk jaunieši iet un iesaistās arī sportiskās aktivitātēs, līdz ar to nešļūkā un neslīpē trotuārus pilsētā un tam līdzīgi vasaras laikā un arī ne tikai vasaras laikā. Tā kā es jūtu, ka mainās. Vairs nav tāds nervos un tāds neargumentēts, pret, tāpēc, ka mums te ir daudz problēmas. Jā, valstī ir daudz problēmas, bet tas nenozīmē, ka nav jārisina tā skaitā profesionālās sporta problēmas. Un nerisinot profesionālās sporta problēmas, ļoti daudz problēmas var parādīties pavisam citās jomās. Kā jau es teicu, tur ar jaunatnes brīvā laika pavadīšanu, patriotismu un tam līdzīgi. Tā kā es esmu diezgan optimistisks. Tas nebūs ne mēneša, ne 2 jautājums. Tas, kā es saku, ir gada 2 jautājums, vēl vismaz kā minimums. Bet tendence, es teiktu, ir pozitīva. Noslēgumā 3 cilvēki īsumā, saistībā 3 VF cilvēkiem jautājums. Pirmais ir Helmanis, kas būs viņa vietā, vai zināms? Ir zināms, bet es dažādu iemeslu dēļ vēl to negribu atklāt, tāpēc, ka vēl nav parakstīts līgums un būšu nedaudz maņķisīgs. Ir zināms, ļoti perspektīvs, mūsuprāt, treneris un Latvijas basketbola vidē labi zināms cilvēks. Vils Daniels ir prom? Nē, tas arī vēl nav zināms, bet ja man par pirmo jautājumu ir tāda pārliecība, tad otro jautājumu vēl ir jautājuma zīme diezgan liela. Redzēs, iespēja, ka viņš spēlēs ir pietiekami liela, bet, kā jau es teicu, basketbola tirgus šobrīd ir pašā plaukumā un notiek solīšana dažbrīd īpaši bagātie Turcijas, Grieķijas klubu sola kā kazino, jau kad ir iekarsuši, ja tur likums tiek dubultots, 3-kāršots, līdzīgi arī ar algām basketbola pasaulē. Līdz ar to mēs nevaram izslēgt, ka tieši šai mirklī kāds izsaka Vila Daniels aģentiem kādu piedāvājumu, no kur vienkārši nevar atteikties finansiāli. Tad mēs to sapratīsim. Bet sarunas ļoti nopietnas. Šobrīd arī treneris viņus konkrēti arī ved ar Daniels. Un viņš grib spēlēt pie mums. Protams, viss tās dienas beigās ir par naudu profesionālajā sportā. Īpaši ar leģionāriem. Ja? Tā kā redzējis, bet varbūtība augsta. Trešais, Kaspars Bērziņš, kas ar viņu notiek? Bija brīvlaišanas vēstuli, ko viņš gribēja darīt? Spēlēs, Es jau esmu publiski izteicies. Viss tā situācija ir ļoti dīvaina. Spēlētājiem ir līgums ar mums. Un mēs rēķinamies ar šo spēlētāju. Spēlētājs kaut kādu iemeslu pēc, iespējams, ir pamēģināt spēks kaut kur citur, un varbūt īsti korektas process nav noritējis. Bet es zinu, ka treneris ar viņu runājas, es pats viņas saticis, un redzēs, kā tas atrisināsies, varbūtība 50/50, vai viņš spēlēs vai nespēlēs. Ja arī nespēlēs, šķirsimies mēs draudzīgi, bez nekāda naida, bet ir zināmas līguma prasības, kuras būs jāizpild, jāizpērk spēlētājs no mums citam klubam. Bet pēc tām pēdējām indikācijām tā man sajūta ir, ka Kaspars Bērziņš varētu turpināt VFA spēlēt, un es teikšu tā, labi vien ir, un tā tam arī īstenībā būtu jābūt, jo latviešu labākiem spēlētājiem, manuprāt, šobrīd ir jāspēlē Latvijā, tā, manuprāt, un VFA tā ir viņa lielākā iespēja sev parādīt starptautiski, ja nav kāds neiedomājami labs piedāvājums. Tas ir viens, un otrām kārtām arī, teiksim tā, no tāda Bērziņa, kā spēlētāja reputācijas viedokļa arī ļoti būtiski, kā viņš ievēro līgumus. Jo uz viņu skatās arī viņa potenciālai citi klubi, kur viņš šādi spēlēt, arī no šāda aspekta. Ja, kā viņš attiecās par saviem līgumiem, kāda ir viņa reputācija šajā aspektā, vai tas klubs, kas ar viņu slēdz līgumu, var ar viņu rēķināties. Tā kā tas, kā Kaspars rīkosies, tas savā ziņā viņš noteiks arī savu cenu un vietu nākotnē. Jā, attiecībās jau varbūt ar pavisam citiem klubiem. Tā kā visi šie aspekti kopā man tā kā liekas, ka pavisam loģiski un pareizi būtu, ja Bērziņš šeit turpinātu spēlēt. Nekāda aizvainojuma nav. Jā, mēs atšķirībā tur no kolēģiem Lietuvā tik emocionāli neuztveram šādas lietas. Mēs tā mierīgi, pragmātiski izrunājāmies, draudzīgi, saprotam, katram ir kaut kāds savu argumentu, varbūt arī kaut kādas vēlmes, bet dienas beigās, kā sacīt, jābūt racionāliem, jāapsēžās pie galda, jo, kā es teicu, mēs esam profesionālā sportā, nevis tautas sportā, ja, kur varbūt valda pirmkārt emocijas un tikai pēc tam tāds loģisks un pragmātisks lēmums.